FIA European Rally Championship. Šī sezona savā veidā ir bijusi diezgan veiksmīga, jo no 4 rallijiem, kuros esam startējuši, 2 ir iegūta uzvara, 2 ir izstāšanās. Vienā rallijā mūs pievīla tehnika un beidzamajā rallijā, ko esam startējuši Čehijā, tur diemžēl bija avārija. Čehijas avārijā varētu vainot, teiksim tā, asfalta braukšanas pieredzes trūkums un gribas spēks būt ātrākajam. Otro dienu mēģinājām braukt daudz ātrāk nekā pirmo, un tādā veidā izveidojās kļūda, un kļūda noveda pie avārijas diezgan smagas. Mašīna bija cietusi ļoti daudz, un galvenais tagad ir saprast, kā būs pašam braukt, jo kopš Čehijas neesmu braucis tieši ar šo automašīnu, un pirms Liepājas aizvadīsim testus ar Škoda automašīnu, un es domāju, ka visam jābūt kārtībā, ka būsim 100% gatavi Liepājai. Es domāju, ka būs ļoti daudz ātru braucēju, un es visvairāk pārdzīvoju par to, ka Autkais Lukņuks nestartēs ar R5 automašīnu, bet ar Evolūciju. Es domāju, ka šis būtu rallijs, kas būtu ļoti līdzīgs Igaunijai, kur Lukņuks arī būtu ļoti ātrs un būtu ļoti interesanta cīņa, bet arī ar Evolūciju, kā mēs zinām, viņš nav lēns, un es domāju, ka viņš mēģinās pierādīt to, ka viņš atkal ar Evolūciju var uzvarēt visas R5 automašīnas, tā kā viņš ies uz maksimumu, un es domāju, ka viņš tāpat cīnīsies par top 3. Es domāju, ka rallijs būs daudz baudāmāks gan braucējiem, gan skatītājiem. Vienīgi es pats Kurzemes pusē vasarā neesmu startējis kopš 2014. gada, un kādi šie ceļi izskatās vasarā, es esmu aizmirsts, tā kā man arī tas būs, teiksim tā, kā jauns izaicinājums. Tiekamies šajā nedēļas nogalē Liepājā, rallijs Liepāja.